Mums nevajag uzskatīt, ka valsts un ka valdība vienmēr ir mūsu mīļākais un labākais draugs. Jo vēsturiski skatoties, tūkstošiem gadu valsts vadītāji ir bijuši tie, kas, protams, ir devuši daudz ko labu saviem iedzīvotājiem, bet tajā pašā laikā ir ierobežojuši viņas tiesības, darījuši daudzas lietas, par ko cilvēki nav bijuši priecīgi. Tāpēc jau attīstoties modernai politikas filozofijai, modernai pārvaldes sistēmai, arvien parādījās nepieciešamība un prasība ierobežot valsts varu cilvēku interesēs, tā radās demokrātija, un individu interesēs, tā radās tā saucamā liberālā demokrātija. Mūsdienu apstākļos mēs redzam, kādi riski parādās pat demokrātiskās valstīs. Un viss tas notiek tikai mūsu labā. Tas viss, ko valdības dara, ko ierēdniecība dara, ir tikai jūsu visu labā, jūsu drošībai, jūsu pārliecībai un visam pārējiem. Ne jau kaut kas, lai jūs kontrolētu. Bet vienlaikus mēs redzam, ka Eiropas Savienībā parādās likumdošana par elektroniskās saziņas, informācijas kontrolēšanu. Ko jūs plānojat rakstīt WhatsAppā vai kaut kur citur? Protams, tas ir paredzēts tikai tāpēc, lai izskaustu noziedzību. Mēs redzam, tagad Austrālijā notiek likumdošana par to, ka bērniem tiks liekta piekļuve sociālajiem tīkliem. Pretrunīgs jautājums. Bet kā viņi identificēs, kurš ir bērns un kurš ir pieaugušais? Kā viņi kontrolēs to? Tas nozīmē, ka katram no iedzīvotājiem jau būs jāveic kaut kāda identifikācija. Un tad katram spēs izsekot. Un valdība, protams, to pamato, un valdības to pamato. Ka, mēs jau nevaram visiem uzticēties, un ir tie ļaundari tajā sabiedrībā. Bet, kā mēs zinām, valdību, birokrātiju, parlamentu un visu pārējo veido tā pati sabiedrība. Valdība ir sabiedrības spogulis. Ja jau sabiedrībā ir ļaundari, tad kāpēc, lai viņi nebūtu valdībā? Kāpēc, lai viņi nebūtu parlamentā? Viņi arī šeit ir.